Viena no svarīgākajām prioritātēm Jelgavā ir izglītība. 2012. gada augustā ar Jelgavas pilsētas domes, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra un Jelgavas izglītības pārvaldes atbalstu pilsētas pedagogiem tika dot iespēja iepazīt minifenomentas eksperimentus. Vācijā projekts skolās darbojas jau 10 gadus. Un tā, lai sākumskolas skolēniem būtu iespēja starpbrīžus aizvadīt interesanti un skolotājiem būtu iespēja organizēt mācību darbu stundās daudz radošāk, Jelgavas 2. pamatskolā ienāca aizraujošie minifenomentas eksperimenti. Вы видите кубик и платформа, на которой перемещается кубик. Ребята, как вы думаете, почему так происходит? Почему кубик начинает катиться? Он катится, и он катится по этим углам. Вот. Как вы видите, здесь две обыкновенные бутылки. Вы видите то, что в одной бутылке, в этой, больше воды. Но если мы опустим эту бутылку вниз, и бутылка, где больше воды, будет наверху, посмотрим, что будет, если мы подуем в эту бутылку. Как вы видите, вода начинает переливаться сюда. Можно даже видеть, как она, но очень быстро, достаточно. Это, скажем так, музыкальный эксперимент. Как вы видите, здесь трубы, но почему они разной длины? Давайте, вот скажите, почему? Вот, чтобы был разный звук. Если они будут одинаковой длины, то будет одинаковый звук. Нужно взять 3 шарика, поставить их на одинаковом расстоянии у старта и в одно время их отпустить. Как вы думаете, какой шарик придет к финишу первым? Мне кажется, что вторая дорожка, потому что она сгибается вниз, и шарик может разогнаться очень быстро. 8. A klases skolēnu grupa kopā ar mājturības skolotāju Mārtiņu Dzerkali izgatavoja 3 eksperimentu stacijas – ripojošais kups, vāžu svārsts un ūdens plūst augšup. Minifenomentas projektā iesaistījās arī 10 ģimenes. Tika izveidotas mūzikas caurules, lodīšu rallijas, garākais ceļš, Lisa Žūla figūras un kinorats. Sadarbojoties skolotājiem, vecākiem un bērniem, vecākos rodas lepnums par pašrocīgi paveikto, savukārt bērni var lepoties ar vecāku devumu skolai, kā arī tiek sniegts vēlamais mācību vielas apguves rezultāts. Bērnos dzimst zinātkāri par dažādām dabas un tehniskām norisēm. Viņi apgūst prasmes, ar kuru palīdzību šo zinātkāru apmierināt. Darbojoties ar eksperimentiem, skolēni iepazīstas ar daudzām parādībām dabas zinātņu un dažādu tehnisko norišu jomā.